Henrijs Kisindžers, sākotnēji Heinz Alfreds Kisindžers, ir dzimis 1923. gada 27. maijā Furtā, Vācijā. Viņa ģimene bija viena no tām ebreju ģimenēm, kuras bēga no vajāšanām Vācijā, lai 1938. gadā nonāktu Amerikā. Saskaņā ar oficiālajiem datiem izcils posms viņa dzīvē ir bijis no 1973. līdz 77. gadam, kad viņš bija ārlietu ministrs ASV prezidenta Riharda Niksona laikā. 1973. gadā viņš saņēma Nobela miera prēmiju par miera līgumu, visbeidzot Vjetnamas karu. 1980. gadā viņš atbalstīja prezidenta vēlēšanās Ronalda Reigana kandidatūru. Saskaņā ar Wikipēdiju, vēlāk viņš pasaules politikā kļuva it kā maznozīmīgs. Bet kas nodarbojas smalkāk ar Henrija Kisindžera vēsturi, tas atklās, ka Kisindžeram visas savas dzīves laikā ir bijusi liela ietekme uz pasaules politiku un joprojām tāda ir. Henrija Kisindžera ietekme uz ASV prezidentiem. Henrijs Kisindžers regulāri tikās ar Džimiju Kārteru, ASV prezidentu no 1977. līdz 81. gadam, ar Ronaldu Reiganu, ASV prezidentu no 81. līdz 89. gadam, un ar Džordžu Bušu prezidentu no 89. līdz 93. gadam. 2008. gadā Henrijam Kisindžeram tika pasniegta balva Berlīnē. Bobs Vudvards savā 2008. gada izdotajā grāmatā State of Daniel ziņoja, ka Kisindžers regulāri ir ticies ar prezidentu Džordžu Bušu un viceprezidentu Diku Čeiniju, lai dotu tiem padomus par Irākas karu. 2010. gadā Kisindžers tikās ar Obamu Baltajā namā. Obama bija ASV prezidents no 2009. līdz 2017. gadam. Pēc Obamas par prezidentu kļuva Donalds Trumps no 2017. līdz 2021. gadam. Kisindžers tikās ar Trumpu 2016. gada 17. novembrī, kur viņi diskutēja par globālām problēmām. Nākamajā reizē Kisindžers tikās ar prezidentu Trumpu Baltajā namā 2017. gada maijā. Beidzot, Kisindžers ir ticies arī ar Džo Baidenu, ar pašreizējo ASV prezidentu kopš 2021. gada. Henrija Kisindžera pasaulplašā ietekme uz politiķiem un prezidentiem. Kisindžers regulāri tikās arī ar dažādiem Krievijas prezidentiem, tostarp arī ar Mihailu Gorbačovu 1987., 1992. un 2012. gadā. Arī ar Vladimiru Putinu Kisindžers ir ticies vairākas reizes. Kādā uzstāšanās reizē Financial Times 2022. gadā Kisindžers teica, ka viņš esot pēdējo 15 gadu laikā ticies regulāri vienu reizi gadā ar Krievijas prezidentiem. To, ka Kisindžers tikās arī ar Eiropas politiķiem, rāda sekojoši uzņēmumi Fonderlajenes kundze un Kisindžers 2014. gadā Mīnhenes drošības konferencē. Angela Merkele 2020. gadā saņem Kisindžera balvu. Viņa tiekas ar Kisindžeru arī citos pasākumos. Francijas prezidents Emmanuel Makrons uzņēma Henriju Kisindžeru 2019. gadā Elizejas pilī. Austrijas federālais kanclers satikās ar Henriju Kisindžeru 2022. gadā Ņujorkā. 2022. gadā Henrijs Kisindžers teica slavas dziesmu Mario Draghi, toreizējam Itāļu ministru prezidentam. Smalkāk apskatoties, var atklāt, ka Kisindžers ir vispasaules ēnu valdības aukliņu vilcējs. Kā jau ziņots, viņš no 1973. līdz 1974. gadam bija ASV ārlietu ministrs prezidenta Niksona laikā. Pēc tam Kisindžers no 1977. līdz 1981. gadam bija Amerikas domu fabrikas Council of Foreign Relations direktors. Tās dalībnieks viņš bija jau no 1956. gada. Raidījumā Council of Foreign Relations vai slepenā pasaules valdība CFR ir aprakstīts sekojoši. Šī ASV domu fabrika šajās dienās, precīzāk 2021. gada 29. jūlijā, svin savas pastāvēšanas 100. gada dienu, un tā tiek uzskatīta par visā pasaulē visietekmīgāko privāto organizāciju. Domu fabrikas, sauktas arī par think tanks, ir apvienības, kuras izstrādā politiskas idejas un stratēģijas un ievieš tās politikā, lai gan šī koncila vara
ir neapstrīdama, tas tomēr parastam cilvēkam varētu būt nepazīstams. Ieskatīsimies precīzāk šajā organizācijā. Aiz it kā maznozīmīgā vārda ārlietu padome slēpjas tik daudz varas, ka ziņu žurnāls Der Spiegel jau 1975. gadā rakstīja par to, kā par visietekmīgāko privāto institūciju Amerikā un Rietumu pasaulē. Wikipēdija uzskata, ka šī tīkla darbs ir bijis izšķirošs amerikāņu ārpolitikai un diplomātijai 20. gadsimtā. Rihards Haass, CFR prezidents, kopš 2001. gada par Henriju Kisindžeru teica sakojošo. Tas, ko es gribētu pievienot, ir tas, ka viņa karjera un viņa dzīve jau sen ir saistīta ar šo institūciju. Es vērtēju, ka tagad tas varētu būt jau 3/4 gadsimta. Es kā doktorants pirmo reizi saskāros ar doktora Kisindžera vēsturisko darbu, ar viņa akadēmisko darbu pirms pusgadsimta, un tas jau toreiz un no tā laika joprojām ārkārtīgi stipri ietekmē mani. Kisindžers ir arī Vispasaules ekonomikas fóruma dibinātāja tēvs, un viņš uzaicināja Klausu Švābu 1960. gadā uz starptautisku semināru Hārvarda universitātē. Kisindžers kopš tā laika jau ir Klausa Švāba mentors. Arī ar Rokefelleru ģimeni Kisindžeram ir ciešas attiecības. Viņš ir bijis Nelsona un Deivida Rokefelleru draugs. Kad Deivids Rokefellers 2017. gadā nomira, Kisindžers atceras to sakojoši. 2017. gadā avīzē Washington Post viņš zem virsraksta "Mans draugs Deivids Rokefellers, vīrs, kas kalpoja pasaulē, rakstīja tā. Mēs tikāmies pirms 60 gadiem Council of Foreign Relations, kā vienas studiju grupas biedri. Īsi pēc tam viņš savāca un uzmundrināja diskusiju grupu, kas vēlāk kļuva par to, ko šodien pazīst kā Bilderbergas grupu. Ikgadējās Bilderbergas konferencēs Kisindžers piedalās regulāri, jau kopš 1957. gada, kā tas ir redzams sekojošā sarakstā. Bez tam Kisindžers kopā ar Deividu Rokefelleru ir arī trilaterārās komisijas dibinātāji, kas blakus Bilderbergas grupai tika nodibināta, lai izveidotu ēnu valdību. Bez tam Henrijs Kisindžers ir arī Mīnhenes drošības konferences dibinātājs. Tās priekštecis bija starptautiskā militāro zinātņu tikšanās, kas toreiz pirmo reizi notika 1963. gadā. Pirmā tikšanās bija ierobežota tikai 60 dalībniekiem, starp tiem bija Helmuts Šmits un Henrijs Kisindžers. Kisindžers, kara noziedznieks. 2001. gadā iznāca grāmata ar nosaukumu Process pret Henriju Kisindžeru. Britu-amerikāņu žurnālists Kristofers Hitchens tajā apskata kara noziegumus un nelegālās slepenās operācijas, kuros Kisindžers kā kādreizējais drošības padomnieks un vēlāk ASV ārlietu ministrs ir parādīts kā līdzvainīgais. Kisindžers tad kalpoja prezidentam Niksonam un Fordam. Sakarā ar pārāk lielo informācijas daudzumu te parādīsim tikai divus piemērus. Argentīnas karš. 1970. gadu vidū Argentīnā bija sabiedriska krīze. Ģenerālis Džordžs Videla tajā politiskās un ekonomiskās lejupslīdes situācijā 1978. gada 24. martā ar militāro puču kā kādas huntas šefs pārņēma valsts prezidenta amatu. Tajā pašā dienā viņš pasludināja Argentīnā kara tiesu, un līdz 1983. gadam viņš vadīja militāro diktatūru. Aptuveni 30 000 cilvēku tajā laikā zaudēja dzīvību. Ļauna slava bija helikopteru Atlantijas pārlidojumiem, kuros upuri dzīvi tika iemesti jūrā. Tūkstoši tika pretlikumīgi apcietināti un spīdzināti. Vēlāk ģenerālis Videla šo noziegumu dēļ pret cilvēcību tika notiesāts, un 2013. gadā viņš cietumā mira. Daudziem argentīniešiem tas laiks, kā toreiz tā tagad, ir bijusi savas zemes vēstures vistumšākā stunda. Tikai 2014. gadā izdotais atslapenotais dokuments pierāda, ka Henrijs Kisindžers Videlas diktatūras režīmā ārlietu ministram, admirālam Cēzaram Guzetī, ir devis ne tikai piekrišanu Argentīnas netīrajam karam, bet ir arī regulāri ieteicis viņam pasteikties ar teroristu novākšanu. Kisindžers un Austrum Timora.
Kisindžera vadībā ASV deva zaļo gaismu indonēziešu invāzijai Austrum Timorā 1975. gadā, kas ievadīja brutālu 24 gadus ilgu okupāciju no Suharto diktatūras puses. Indonēziešu Austrum Timoras un Rietumu Papuas okupācija bija darīta iespējama caur ASV ieroču piegādi un izglītošanu. Šī nelegālā ieroču plūsma bija pretrunā ar ASV kongresa mērķi, bet Kisindžers lielījās ar savām spējām turpināt ieroču piegādi Suharto. Šie ieroči bija absolūti nepieciešami kā Austrum Timoras, tā arī Rietumu Papua militārās kontrolas konsolidēšanai caur indonēziešu diktatoru Suharto. Šī okupācijas simtiem tūkstošiem timoriešu un Papua civilistiem maksāja dzīvību. Kisindžera ziņojums. 1974. gada decembrī tika pieņemts stingri slepens dokuments ar nosaukumu National Security Study Memorandum, jeb NSSM 200. Tas tiek saukts arī par Kisindžera ziņojumu, jo Henrijs Kisindžers dokumentu uzrakstīšanas laikā bija ārlietu ministrs. NSSM 200 skaidri attēlo detalizētu stratēģiju, ar kādu ASV valdība agresīvi sekmē iedzīvotāju kontroli attīstības zemēs, lai regulētu šo zemju dabas resursus vai lai iegūtu labāku pieeju tiem. Kisindžera ziņojums arī skaidri paziņoja, ka Savienotās valstis notušē savas aktivitātes iedzīvotāju kontrolēšanā un ir jāizvairās no apsūdzībām par imperialismu. Tas notiekot caur to, ka viņi, apvienotās nācijas un dažādas nevalstiskās organizācijas, sevišķi ceļa atradēju fondus, starptautiski plānoto vecāku federāciju un tautību padomi, noveda līdz tam, ka tās paveic viņu plānoto darbu. Šī ziņojuma vārdā visa pasaule nonāca līdz kliedzošām netaisnībām. Šajā raidījumā dosim tikai divus piemērus, vairāk atradīsiet informācijas avotos. Apvienoto nāciju tautību fonds 2020. gadā apstādināja pārtikas un citu preču piegādi miljoniem badā esošo Jemenā, tādēļ, ka šī zeme liedzās legalizēt abortus. Apvienoto nāciju kopīgā programma pret AIDS draudēja atvilkt visu savu palīdzību Karību salai, Sant Lučija, ja tā politiski nepasludinās atbalstu HIV un AIDS formulējumam, atzīstot abortus un homoseksualitāti. Un kāds ir Kisindžera ideoloģiskais virziens? Henrijs Kisindžers ir brīvmūrnieks, un kopā ar Deividu Rokefelleru un Zbigņevu Brezinski viņi 1968. gadā nodibināja brīvmūrnieku pirmo ložu ar nosaukumu Three Eyes. Bez tam viņš ir loceklis Bohēmija Club, un regulāri apmeklē Bohēmija Grove Treffens. Bohēmija Club tika nodibināts 1972. gadā, un tas ir ekskluzīvs klubs, kur pieeja ir vienīgi vīrišķīgiem vadošajiem spēkiem. Viņu simbols ir pūce, kas kā simbols tiek izmantots arī brīvmūrniecībā un Iluminātu ordenī. Bohēmija Grove ar apmēram 2000 dalībniekiem notiek ikgadējas 15 dienu stingri norobežotas dalībnieku sapulces. Tur ir uzstādīta liela, apmēram 15 metrus augsta pūces statuja. Slepeni nofotografētais bilžu materiāls par uzņemšanas ceremoniju parāda cilvēka lelles sadedzināšanu, tās pūces statujas un maskētā uniformā tērptus dalībniekus priekšā. Tās ir darbības, kas atgādina pagānismu un sātanistu rituālus. Augsti godātie kungi un dāmas, informācija par Kisindžera dzīvi ir visā pasaulē brīvi pieejama, un tomēr viņš vēl līdz šodienai ir palicis Nobela prēmijas laureāts, un nekad viņš nav saukts pie atbildības par saviem darbiem. Drīzāk viņu pazīst kā cilvēku, kas gadu desmitiem caur Council of Foreign Relations, Bilderbergas grupas tikšanām, caur VEF un Minhenes drošības konferencēm, kopā ar citiem globālu stratēģiem vada pasaules politiku. Šie globāli stratēģi jau kopš gadu desmitiem ir patvaļīgi nosēdušies pie varas svirām un nekad tautas viņus nav vēlējušas. Tagad ir laiks iznākt gaismā viņu slepenajām un cilvēkus nicinošajām mahinācijām un apstādināt viņus. Izplatiet šo raidījumu, palīdziet mums iepazīstināt plašas masas ar šo informāciju.